pārtikas atkritumi. Jūs zināt, kas ir food waste? Vai tu esi dzirdējis kaut ko par pārtikas atkritumiem? Nē, Nē, tiešām? pilnīgi neko. Vai? Kāda izcinājuma būs šai problēmai? Kā es nezinu, kādiem bērniem iedot, kas grib. Ja bērns pirktu to par naudu, to, kas viņam garšo, tad nebūtu pārpalikumi. Viņiem būtu izvēle par pašu. Jā, ka viņiem būtu izvēle, ko ēst. Kā rodas pārtikas atkritumi? No neizēstējām porcijām. Un kāpēc tie rodas? Tāpēc, ka bērniem negaršo. Tās kādam liekas, viņš nēd, cits paskatās draugs nēd, viņš arī nēd. Jā, bet es arī esmu ar saimniecēm runājis, kāpēc viņi taisa tādus ēdienus, ko viņi skaidri zina, ka bērni nēd. Viņiem esot tāda tā ēdienu kārta, bet es saku, viņi taču to pašu var uztaisīt arī garšīgāk un kaut ko citu. Un viņi nevar to mainīt, lai gan patiesībā tā ir negribēšana. Mēs pamanījām, ka skolā tiek iznesis ļoti daudz ēdienas. Un kā to var izsanāt? Ir noteikti daudz risinājumu, kuri būtu jāievēro. Viens no tiem noteikti būtu, ka varētu skolā ieviest pusporcijas. Jā, es piekrītu. Un maziem bērniem, kam ir jau uzliktas porcijas, tie paši varētu uzlikt, cik daudz viņi grib kārtas pēc mēst. Jo viņi vislabāk zina, cik viņi paši var apēst un kas viņiem garšo vispār. Jā. Tieši tā. Un varētu ierīkot apmaiņu galdu, ka tie, kas negribēs tās porcijas, var tur nolikt un tad samainīties ar cilvēkiem, kas grib ēst to porciju. Noteikti pārliecināties, ka tev vispār garšo tas, ko tu paprasi, un cik tu pašam vajag zināt savu apetīti, cik tu varēsi apēst. Tieši tā. Paldies jums! Es ceru, ka jūs ieklausieties mūsu risinājumos un sekos tam. Vai jums ir kāds risinājums, noteikti ziņojiet mums. Jā. Atā!